Esi sveicināts, esi Dieva svētīts, stiprināts un iepriecināts šai jaunajā Dieva žēlstības dienā. Vēstījumā īsi par galveno. Daniela grāmatas 5. nodaļā, par kuru jau vakar iesāku runāt, mēs varam lasīt šādi. Kad ķēniņš Belsacars sarīkoja saviem 1000 dišciltīgiem lieliskas dzīres un dzēra ar tiem kopā vīnu, sēdēdams visu viņu priekšgalā vīna skurbumā, Belsacars pavēlēja atnest tos zelta un sudraba traukus, ko viņa tēvs Nebukadnēcars bija atvedis no Jeruzālemes dieva nama, lai dzertu vīnu no tiem viņš pats, viņa dišciltīgie, viņa sievas un blakus sievas. Tāpēc kalpi atnesa. Te es mazliet izlaidīšu un 5. pantā. 4. pantā. Viesi dzēra vīnu un daudzināja slavas dziesmās savus zelta un sudraba, vara un dzels, koka un akmens dievekļus. Ar dieva traukiem viņi slavēja elkus. Apstājies un padomā. Tas ir vārdiņš Selā psalmos. Šeit viņš nav, tad to ielieku es. Un 5. pantā, tajā brīdī parādījās cilvēka rokas pirksti. Tie rakstīja uz pilts baltās sienas, iepratī kroņlukturim. Un ķēniņš redzēja virspusi tai rokai, kas rakstīja. Tad ķēniņa seja kļuva bāla, baiļu pilnas domas pārņēma viņu, viņam galīgi zuda spēki un viņa ceļi ļodzījās. Kā ir tad, kad tu kaut ko izdari un saproti, tas nebija pareizi? Pazīstam sajūtu, vai ne? Ķēniņš apzinājās, ko viņš darīja. Ķēniņš kliedza stiprā balsī, lai atsauc vārdotājus, un viņš izbijās. Un mēs zinām tālāk, kad tika atvests Daniels un izskaidroja šī te raksta nozīmi, un par ko es gribu šodien, uz ko es gribu vērst tavu uzmanību un aicināt tevi apdomāt par šo te veltīšanos. Ir lietas, kas ir paredzētas kam konkrētam. Un ja viņas neatrodas tām paredzētajām vietām, tās nenes svētību. Nu, piemēram, katram no mums, vai gandrīz katram no mums mājās ir leduskapis. Un leduskapis nes svētību vairāk vasarā, mazāk ziemā, un viņa uzdevums ir turēt produktus pareizajā gaisa temperatūrā. Iedomājieties leduskapi, ejošu leduskapi darba kārtībā, ievietot pagrabā. Kāda tam būs jēga? Vai vispār būs kāda jēga? Vai viņš nesīs kādu labumu? Mīļie, tieši tāpat ir ar tām lietām, kas ir mūsu dzīvē. Tām ir jābūt pareizajā laikā un pareizajā vietā, un tad tās nes mums svētību. Un es negribu runāt par mantiskām lietām. Es gribu runāt par sirdi. Kur ir mūsu sirds? Vai tā ir pareizajā vietā? Kur esam mēs svētdienās vai citās Dieva dusai paredzētajās dienās? Tam, kas pieder Dievam, tam, kas ir svētīts Dievam, ir jāatrodas tur, kur to ir paredzējis Dievs. Un tad tās nes svētību. Šodien ir daudz kristiešu, kas uzskata, ka var nebūt katru svētdienu Dieva namā. Viņa aizdreifē, kā saka mācītājs Agris, un vienkārši pienāk brīdis, kad laikam tomēr jābrauc uz baznīcu, jo viss ir aizgājis pārāk tālu. Bet mēs no tā varam izvairīties. Protams, ir arī patiesība, ka ja tu katru svētdienu esi baznīcā, tas tevi par kristieti nepadara. Bet ir kaut kas īpašs tajā. Ja tu esi Dieva trauks,
ko Dievs grib lietot. Tu esi vajadzīgs tavā draudzē, tu esi vajadzīgs, jo Dievs tevi tur nolicis, lai tu būtu par svētību kādam. Un sastopoties ar cilvēkiem manā draudzē, katru reizi kāds ir man par svētību. Un es arī esmu par svētību kādam. Vienmēr svētais gars atgādina kādu rakstu vietu, vienmēr kāds kaut ko liecina. Un tas ir par stiprinājumu. Un pat ja tu nerunā ne ar vienu draudzē, no skatuves, jeb no priekšas, jeb no altāra, bībeliski izsakoties, nāks tev stiprinājums. Šajā svētdienā man bija stiprinājums lūgt par mīļajiem. Kāds vīrs liecināja par to, ka bijis laiks viņa dzīvē, kad viņš pateica, ka viņš nekad neies uz baznīcu. Nekad viņš neies uz baznīcu. Liec tu man mieru ar savu baznīcu. Un es sadzirdēju, ka tieši tā runā mani mīļie. Un, ziniet, viņš atklāja noslēpumu. Viņa sieva par viņu lūdza. Un viņš teica, lūdziet, nepārstājiet lūgt. Un tagad viņš ir dedzīgs kalpotājs. Viņš deg Dievam ar visu sirdi. Slava Dievam par tādām pārmaiņām. Un tici, tavas lūgšanas ir uzklausīts. Un ir cilvēki, kas lūdz 20, 30, 40 gadus. Un arī tās lūgšanas tiek uzklausītas. Un vēl es zinu to, ka mums Kristu ir dota autoritāte salauzt to varu, kas mūsu mīļos attur no šiem Dieva paredzētajiem nodomiem priekš viņiem. Tāpēc mūsu lūgšanas ir svarīgas. Tāpēc mums ir jābūt tur, kur Dievs vēlas mūs redzēt. Jā, arī tā var būt, ka svētais gars vada tevi būt citur. Mums ir jābūt paklausīgiem svētajiem garam, jo varbūt tur citur tu kādu izglābs no pašnāvības. Mēs vienmēr varam būt Dieva rīcībā, draudzē, ārpus draudzes. Pats galvenais ir klausīt svētajam garam. Pats galvenais ir būt tur, kur Dievs grib, lai tu esi. Lai tu esi stiprināts un lai tu esi par svētību. Mīļais debes Tēvs, es pateicos Tev, ka Tu runā uz mums. Mēs nododam sevi Tev. Svētais gars vadi mūs šodien tā, kā Tu gribi. Kā Tu gribi, kur mums būt. Ieliec mūsos tos vārdus, ko mums runā. Dod mums savu gudrību runāt, Tēvs. Mēs gribam būt Tev derīgi draugi, Tēvs. Mēs Tavi esam. Mēs esam Tavi, Jēzu. Un lai notiek pie mums tas, ko Tu vēlies izdarīt. No visas sirds es to lūdzu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen.